Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Esat sveicināti pirmdienā, 1. decembris. Kā dzīvosim tālāk ne tikai decembrī, par to mēs arī šodien aprunāsimies. Jā, tie, kas mums šobrīd skatās tiešraidē, jā, tad līdz pat jaunajam gadam, kā dzīvot tālāk, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 11 līdz 12. Rādio SVK TV ar atkārtojumu 18. un pēc tam vēl brīvdienās arī. Un šodien tad mēs runāsim par divām ļoti būtiskām lietām, pilnīgi noteikti, ar kurām mums ir ne tikai ikdienā jāsadzīvo, bet arī nākotnē, gan par tarifiem, gan arī par atjaunojamām enerģijām. Ja? Un tātad mums šodien viesos ir divi speciālisti. Ogres namsaimnieku valdes loceklis Kaspars Grīnbergs. Labdien! Sveiki! Un Latvijas atjaunīgās enerģijas alianses valdes priekšsēdētājs Alnis Baliņš. Sveicināti! Sveiki! Es ieteiktu darīt tā, mēs varētu sadalīt mūsu sarunu tādās nosacīt divās daļās. Ja? No sākuma varbūt sāksim ar tarifiem. Ja? Tas droši vien skar visus Latvijā, Latvijas iedzīvotājus, un pēc tam tālāk parunāsim par to vēju. Jā, jau mēs šodien parunāsim arī par vēju turbīnām, ap kurām te dikti daudz tiek pēdējā laikā runāts. Nu ko, Kaspar, tad par tarifiem. Es, diemžēl, varēšu tikai uzdot stulbus jautājumus. Jo man šī tēma skar tikai elektrības ziņā. Ja? Par siltuma tarifiem es, diemžēl, neko nevarēšu, jo mums ir privāta māja, mums ir pašiem savi tarifi. Un mēs zinām, cik mums gadā daudz ir jānopelna, lai būtu ziemā silts. Apmēram tā. Par siltumenerģijas tarifiem runājot, kopumā tā situācija Latvijā, es gribētu teikt, ka viņi ir līdzīgi, viņi atsevišķās pašvaldībās atšķirās. Ir, kam šie siltumenerģijas rēķini ir dārgāki, ir, kam siltumenerģijas rēķini ir attiecīgi zemāki, un katrā no šīm pašvaldībām ir noteikti savs izskaidrojums un arī savs mērķis. Ja, tad, piemēram, ja mēs tur raidījuma otrajā daļā runāsim par šo atjaunīgo enerģijas resursu kā vēja enerģija, tad ļoti līdzīgi jau ir arī ar siltumenerģiju. Ja, tad, ja mēs tā situācija viņa drusku varbūt kaut kādā ziņā ir paradoxāla ar to, ka, ja mēs šobrīd vērtējam šo siltumenerģijas tirgu, tad mēs redzam, ka tā enerģija, no kuras mēs virzamies projām, šajā gadījumā tā ir dabasgāze. Mēs no dabasgāzes kā tādas nevirzamies prom, mēs virzamies no dabasgāzes, kuras izcelsmes valsts ir Krievija. Vai ne? Tad mēs virzamies no prom, un tad mēs ejam šajā atjaunīgajā virzienā, kas ir šķelda, kuras resursus mēs šeit pat uz vietas varam iegūt pietiekoši lielā apjomā. Vai ne? Un tad tā paradoxālā situācija ir, ka tā megavatstundu šobrīd, ja mēs piemēram salīdzinām ar krīzes gadu, kas bija 22. 23. Ja, kad tur tās elektroenerģijas cenas uzkāpa tādā 21. 22. drīzāk, kad viņas uzkāpa, siltumenerģijas cenas uzkāpa kosmiskā augstumā tieši tā apsvēruma dēļ, ka mēs apteicāmies no viena resursa, un tad tas resurss, kas mums bija pieejams, bija ārkārtīgi dārgs. Ja, tātad šī sašķidrinātā dabasgāze, kuru mēs vedām līdz terminālam Lietuvā, un tad pumpējām uz mūsu krātuvi. Viņš bija nesamērīgi dārgs, un tiem, kam tas bija vienīgais siltumenerģijas avots, tiem tā krīze bija pamatīga. Šobrīd tā situācija ir absolūti mainījusies. Tā dabasgāze ir pieejama salīdzinoši zemām cenām, un viņa ir ļoti konkurētspējīga ar šim šķeldes kurināmā veidu, bet valsts tā nostāja vai tas virziens vai nosprostais maršruts kopumā ir tomēr turpināt virzīties no šī resursa projām, ja? Kas, manuprāt, ņemot vērā apstākļus, ir pareizi, vai mēs pilnībā atteiksimies no dabasgāzes kā kurināmā veida. Es tādā paredzamā nākotnē es pats personīgi to neredzu. Tas noteikti paliks kā kurināmā veids, jo ir atsevišķi, mēs runājam par centralizēto siltuma apgādi, ir atsevišķas pašvaldības, kuras ir nelielas pašvaldības ar īsiem siltuma apgādes tīkliem,
kur varbūt pat nebūtu nekad arī liederīgi vispār mainīt šo resursu. Jautājums ir cits, tad kas nāks dabasgāzes vietā, tad runā par ūdeņradi un ko to dabasgāzes infrastruktūru kādreiz varēs bagātināt ar ūdeni, un tur būs visādi citādi arī. Bet viņi jau, gan šis siltums, gan elektrība, viņi jau tā kā iet kopā, jo tur jau ir tie visi, ko mēs esam tagad noslēgušies no tā viena tīkla, un tagad mums ir pašiem kaut kas jābalansē, ko es galīgi šito nesaprotu, kāpēc tas tā ir. Bet tur ir tā gāze, tur joprojām ir vajadzīga, lai varētu tajā brīdī, kad nav ne vējš, ne saule, tad kaut kur tā elektrība jāņem. Ne? Jā, lai viņš tās patstāvīgās strāvas tīklā nodrošinātu, jebkurā gadījumā balansēšanai dabasgāzes termoelektrocentrāls kā bija, tā paliks. Ja, tur nemainīsies. Jā, koordinācijas stacijas. Jā, ja es drīkst, es iestarpināšu no atjaunīgās enerģijas viedokļa, patiesi sakot, ja mēs tā paskatāmies Latvijas energosistēmu, vairāk caur elektrības prizmu, ja, tad Latvijā ir ļoti labi sabalansēta energosistēma, elektroenerģijas sistēma. Ar vienu iztrukstošu elementu, ar gana zemu atjaunīgās enerģijas ģenerāciju šeit saprotot vēju un sauli. Bet tagad mēģinot pārmest tiltiņus starp siltumapgādi un atjaunīgu enerģiju, ja, tad jāsaka tā, ka viena no jomām, kurā notiekās dialogs ar siltumapgādes asociāciju, ir noslēgta, vienošanās, sadales tīkls ir noslēgts vienošanās ar siltumapgādes asociāciju par to, kā elektrificēt siltumapgādes sistēmu. Un šeit atjaunīga enerģija tiešām var spēlēt būtisku lomu. Proti mēs sākam runāt par jaunas kvalitātes siltumapgādi, kas vairs nav tikai dedzināšana, jā, bet kas ir siltumsūkņi. Bet tur vēl ļoti garš ceļš ir ejams, un tur ir vajadzīgs industrijas un nozares patērētāju tālāk diskusija. Bet, jā, lūdzu. Tad šim mērķim ir izstrādāt ministra kabineta noteikumi. Faktiski jau tas ceļš nekur tālu, viņš jau nekur tālu nav jāiet. Tā opcija ir jau šobrīd, viņa jau ir krietni sen. Tā pati Skandināvijas puse, par ko mēs arī aizkadrā runājām, viņa jau principā tās iespējas ir, tas potenciāls ir apgūstams. Jautājums paliek viens, tātad kurā brīdī un pēc kāda regulējuma. Ja? Tātad, ja mēs skatāmies dinamisko tarifu, tad teiksim, šobrīd naktī, tad, kad ir atklāsmes vispār burvīgi, kurina un ražo, un ja būtu kur akumulēt to siltumu, tad tas būtu burvīgi vienkārši. Mēs tur Rogas pilsētā varētu pieražot to siltumu no tiem siltumsūkņiem. Diezgan daudz šobrīd, kad mums elektroenerģijas tarifi ir ārkārtīgi zemi, bet kā mēs zinām, tā ir ļoti teiksim, diennakts griezumā mēs skatāmies, tur tie pīķi un kritumi ir pamatīgi. Tad ir jautājums, kurā brīdī, ja tā ir patstāvīgs, teiksim, Skandināvijā tas ir savādāk, tas ir no citas prizmas jautājums, manuprāt, Latvijā atkal no citas. Jautājums ir tehniski ekonomiskajā pamatojumā. Un cik liederīgi mēs šobrīd šīs valsts dotācijas izmantosim pārējot, elektrificējot savu tirgu. Tam vienmēr ir liela nozīme, jo ir atsevišķi, es, kā saka, nenoniecinu no šķeldas apkuras, teiksim, šīs katlamājas, kuras izbūvētas pa valsti kopumā, bet ir atsevišķas vietas, kur šis tehniski ekonomiskais pamatojums višķi ir pievilkts aiz astes. Manuprāt, ka te būtu svarīgi saprast, kuras tad ir tā mērķdotācija, lai viņi kalpo tiešām tam mērķim un dod patiesu efektu, lai tas ir labs piemērs, kuram nākotnē mēs varam, kā saka, sekot. Jo savādāk vienā otrā gadījumā mēs tās investīcijas, ko mums dod valsts, izmantojam tāpēc, ka mums viņi dod. Ja mums dod, tad ir jābūvē. Tad ir jābūvē, protams. Tad ir jāmauc, ja? Bet varbūt ir višķi mērķtiecīgāk. Tāds mans novērojums no malas. Labi, bet jā, lūdzu. Es varbūt pielikšu nedaudz komerciālo dimensiju šai lietai klāt un atkal mēģinot sajūt kopā siltumapgādi, kas ir stipri regulēts bizness, un elektroenerģija, kas nav regulēts bizness. Proti, elektroenerģijas cenu nenosaka sabiedrisko pakalpojumu regulācijas metodika, bet to nosaka tirgus. Un tirgus nozīmē ne tikai birža, ja, bet tas nozīmē arī klients pret piegādātāju, business to business tā saucamais. Un viena lieta, viens no bremzējušajiem aspektiem, kāpēc, teiksim, atjaunīgā enerģija vēl nevar tikt regulētajā biznesā iekšā siltumapgādē, ir principā valsts regulācija.
Proti, minēja par to, ka elektroenerģijas cenas ir pīķi un ielejas un staigā, un mēs to ļoti labi redzam. Risinājums šim te ir ilgtermiņu elektroenerģijas piegādes līgumi, kurā mēs vienojamies par nofiksētu vienu cenu. Un jūs to vienkārši liekat iekšā savos finanšu modeļos, mēs liekam savos finanšu modeļos iekšā. Jūs zinat, kāda būs jums tur elektroenerģijas piegāde. Bet šeit mēs runājam par ilgtermiņa līgumiem. Tas, kas Latvijas praksē ir 1, 2, 3 gadu līguma pieredze, tie nav ilgtermiņi. Tos mēs saucam par piegādes līgumiem. Ja? Ilgtermiņa līgums ir 5, 10 gadi. Un tad tu saproti īsti, ar ko tu rēķināsies. Un tad tu vari likt arī investīcijas savas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijā, saprast kapitāla atdevus un visas tās pārējās lietas. Vārds sakot, šī komerciālā lieta ir viens no jautājumiem, kas netiek nekādīgi politiski šobrīd risināts. Ir tikai tādi vāji šļupsti no ministrijām, kad varbūt ka vajadzētu runāt. Jā, mēs esam gatavi runāt. Ja, ko nozīmē, kur ir tie šķēršļi galvenie? Jo par tiem ilgtermiņa un īstermiņa, ja, tad ar īstermiņa, kas ir Latvijas izpratnē, mums joprojām ilgtermiņa šķiet 1, 2. Bet šos te līgumus, piemēram, krīzes apstākļos, taču lielākā daļa elektroenerģijas tirgotāju, teiksim, es nesaukšu lielākā daļa, bet viena liela daļa, viņi taču lauza visus tos līgumus. Viņi šīs savas saistības neturēja. Tad, ko nozīmē ilgtermiņa? Tad kāda uzticamība tam, kad mēs varam, ja mēs gada laikā nevaram nodrošināt tās piegādes par noteikto cenu, ko mainīs tas, ka mēs varēsim kaut vai ar valsts, teiksim, kaut kādiem regulētiem noteikumiem noteikt 5, 7 gadu griezumā, tātad fiksētas cenas. Tas, es domāju, ka Latvijas gadījumā pie tik mainīgi pie kaut kādas globālas krīzes, Latvijas gadījumā tas vienkārši, es neredzu, kā tas varētu strādāt. Varbūt es kļūdos, jā, tāpēc es labprāt uzklausīšu. Domāju, ka Kaspars kļūdās, jo mūsu pieredze ir tik tiešām, mēs slēdzam šos te 10-gadīgos līgumus, un mēs nelaužam tos līgumus. Kas ir mēs? Es šobrīd es tagad runāju, ka European Energy pārstāvs. Man vēl otra cepura, ja es pārstāvu Dānijas atjaunīgās enerģijas attīstītāju European Energy. Visi projekti, ko mēs attīstam, un tas nav šeit tikai Baltijā, kur mēs strādājam, bet arī visā Eiropā, Amerikā, Austrālijā, ja, mēs slēdzam ilgtermiņa elektroenerģijas piegādes līgumus, PPAs, kas ir 10 gadi. Mēs šos līgumus nelaužam. Tāpēc, ka šie līgumi visi piesaistīti tālāk ar finansējumam. Ja mēs lauzīsim šo līgumu ar jūs kā patērētāju, tas nozīmē to, ka mēs laužam līgumu par finansējumu, kas nozīmē to, ka projekts principā ir bankrotējis. Mēs to nevaram atļauties. Varbūt ir kādi uzņēmēji, kas var atļauties šādas līgumus laust, bet vismaz šie te, es saukšu tā kategorija, ko mēs pārstāvam, ir saucamie IPP, Independent Power Producer, jā, neatkarīgi elektroenerģijas ražotāji, piegādātāji. Tā kā ir šāda prakse. Kas ir piesaistīts finansējumam? Jā, tīri intereses pēc man. Ko nozīmē piesaistīt līgumu, piesaistīt finansējumam, investīciju projektiem? Ko nozīmē ilgtermiņa līgums noslēgts? Un kas ir tas, kuram finansējumam tas piesaistās? Es tīri intereses pēc, lai saprastu labāk. Lai mēs varētu realizēt projektu, teiksim 100 megavatu projektu, ja? Tas ir liels projekts. Es paņemšu tagad, teiksim, sauli, par cik mēs strādājam ar sauli, ne tikai vēju, bet ar sauli. Tas ir ogri, ja? Visa, vēl vairāk. Stipri vēl vairāk. Rīga? Nē, Rīga arī nē, bet Jelgava. Es varu pateikt. Jelgava, Ogra un tad vēl tur. Un Tīnūši, piemēram. Jā, tas, teiksim, tā ļoti rupi rēķinot, ja? Tas ir 50-60 miljonu eiro, ja? Šādu naudu mums kā attīstītājiem mēs varam tikai daļu ielikt. Ja? Lai varētu visu nofinansēt, mums jāiet uz bankām. Bankas prasa savas prasības. Viņas prasa ļoti skaidru naudas plūsmu. Un ļoti skaidrs naudas plūsmas garants ir šie ilgtermiņa elektroenerģijas piegādes līgumi. Viņi zina, viņi redz, ka 10 gadus... Bet jūs runājat tagad par sauli, tas nozīmē, ka jūs uzliekat par 60 miljoniem parku, saules parku. Un kas notiekās naktī un ziemā? Kur jūs dabonat to elektrību, kurienes jūs dabonat? Tur ir daudz dažādi komerciāli risinājumi, kā šo te risināt. Dažādi elektroenerģijas piegādes līgumi. Es tagad nesākšu tur iet, tur ir vesela kategorija, tur atkal vesela zinātne ir, par ko mēs varam runāt tad ar jums. Ja? Mēs ap citu noturējām arī Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamerā vienu semināru.
stāstot industrijai, lai sāk saprast, jo Latvijā nerunā par šīm lietām, nesaprot. Ja? Tas tiešām... pie otrās daļas, man liekas, vairāk. Jā, bet tas skar jūs tiešā veidā, jo jūs zināt, patiesībā siltuma, teiksim, apgāde ir ļoti stabils, garantēts bizness. Mēs zinām, cik daudz siltuma, ja vien, teiksim, jūs iedzīvotāji nebēg projām no ogas, jūs zināt, kā pilsēta augs. Ļoti stabili. Un līdz ar to mēs varam iet pie jums ar ļoti stabilu piedāvājumu elektroenerģijas piegādēji situācijā, ja jūs pāriet uz siltumsūkņiem, piemēram. Jā. Kā var dabūt labāku cenu, Kaspar? Daudzīgu dzīvojumā mājās. Piemēram, jā. Kā mēs varam dabūt tā, lai tas maksājums mēnesī mazāks? Par siltumu. Par siltumu es teiktu tā, ka tas labākais ceļš, teiksim, tā starpības starp tiem siltumenerģijas tarifiem, ja mēs skatāmies Latvijas griezumā, viņi, kā jau es minēju, sākumā viņi ir salīdzinoši nelieli. Tas veids, kā ietaupīt, viņš tiešām, es varbūt tieši tikpat nepopulārs izklausīšos kā lielākā daļa, kas aģitē uz siltināšanu, bet šī gadījumā tas ir principā ceļš. Jo tie nekustamie īpašumi, ņemot vērā to jauno projektu dinamiku, kāda ir šobrīd, es neredzu, ka mēs tas padomju laikā būvētās mājas ņemsim, nojauksim un dzīvosim tajās jaunajās, smukajās, siltajās un foršajās. Mums visticamākais, ka tajās padomju laika ēkās viņas atjaunojot, pareizi eksploatējot, būs jādzīvo vēl gadus 50, 100 un varbūt arī vēl ilgāk. Ja? Tā kā, jebkurā gadījumā tas ir milzīgs potenciāls, tas ir liels, teiksim, dzīvamais fons, par kuru mums ir tā rūpi jātur. Un tieši tāpatās kā par vēja enerģiju šobrīd, ja, tieši tikpat piesardzīgi arī tā valsts, ja mēs skatāmies no valsts puses, tieši tikpat piesardzīgi un uzmanīgi mēģina iesaistīties ar dažādiem likumdošanas aktiem tur arī šajā jomā, ja, tāpēc, ka tur ir liela iedzīvotāja daļa dzīvo šajās daudzdzīvojamās mājās, tā ir milzīga vēlētāja kapacitāte, un tad tur katrs likumdošanas akts, tur nedod Dievs, tur kaut kas noiet greizi, un tev par to tur kritizē vesels, liels pūlis ar cilvēkiem. Ne? Jūs nevarat pielikt, piemēram, pie tā tarifa, uzlikt to tarifu nedaudz lielāku un paši to māju ņemt un nosiltināt. Piemēram. Jā, to sauc par ESCO projektiem, teorētiski tāda ir, bet tur bez dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu nekādīgi. Un neko neprasa. Nē, tas ir grūti tā. Ne, tas ir izklausās tāds labs risinājums, bet viņš būtu tāds bišķi radikāls, vai ne, bet nesanāks. Nekas, kas ar likumdošanas aktu ir noteikts, nekas nevedinās dzīvokļu īpašnieku kaut kā rīkoties. Viņš tieši pretēji rīkosies tam, ko viņam uzliek par pienākumu. Tāpēc mums atkal, ja ir jādefinē mums, tad man un maniem dombiedriem savukārt ir daudz citu dažādu ideju, kā iedrošināt dzīvokļu īpašnieku. Mēs esam par tādu caurspīdīgu darījumu vidi. Tas nozīmē, ja es tā varu ātri salīdzināt, tad, piemēram, tāpat kā nulietot automašīnu tirgus, piemēram, ja mums ir, un katram no mums noteikti ir, man vēl joprojām ir lietot automašīnu, kuras kaut kad nopērku, kaut kad vēlos pārdot, un tad, kad es viņu vēlos pārdot, es atklātu tam nākamajam pircējiem par visiem tiem defektiem, ar ko es esmu saskāries, es viņam nestāstu uzreiz, tad, kad mēs tur satiekamies. Reku, man tur tā problēma, reku šitā, tur tā kā kapot labāk nevar vaļā, ja, tad, ja tev prasa, viss ok, iet labi. Un līdzīgi jau ir jo tas īpašuma tirgus, viņš jau ir gan aktīvs. Mums tie darījumi ir ļoti daudz, teiksim, Rīgas pilsētā sevišķi tos dzīvokļus pērk un pārdod, un tos darījumu skaits ir 1000 katru gadu. Tā mūsu ideja ir tāda, ka, ja mēs radītu tādu vidi, nosacītu līdzīgi, laikam, kā ar vertikāli, ja viņš saucās, ka tu vari apskatīties, kas ar to auto tur ir noticis kaut kādā ilgākā laika periodā. Un tad mēs arī mēģinām radīt tādu rīku, kur sasinhronizē, teiksim, šo informācijas, krāt tādu informācijas datubāzi, kur tu vari kopā, kur bankas apdrošinātāji, īpašumu vērtētāji, tad īpašumu tirgotāji un dzīvokļu īpašnieki, kur viņi tādu vienotu datubāzi, viņi uzzina par to ēku, kas tur ir, teiksim, viņi zina par tām tehniskajām problēmām, un kur pieejam tā informācija. Un viņi redz, kā iedzīvotāji plāno novērst šīs tehniskās problēmas. Jo bieži vien tā problēma ir tāda, ka tu nopērci baigi foršu dzīvokli, bet tu nezini to priekšvēsturi tajā mājā. Piemēram, ka tas jumts tur ir caurs jumts, un viņš caurs jau ir 5 gadus, un dzīvokļu īpašnieki kategoriski atsakās viņu remontēt. Un tad tu nopērci iegūt lielu naudu tajā nekustamā īpašumā, tu nonāc tajā vidē, kur tie pārējie kaimiņi nav ieinteresēti, nav motivēti, piemēram, labot vai risināt šīs problēmas. Un tad tu paliec viens ar to problēmu. Un sanāk, ka tev ir nosacīts vērtīgs īpašums, kurš nemitīgi tad pelē kaut kas. Man tikai ienāca tāda domprātā, vai gadījumā jūs neesat pareiķinājuši to, kā tas izskatītos, ja, piemēram, tādos ciematos vai nelielās pilsētās arī privātmājas slēgt klāt pie siltuma apgādes.
nevis tikai daudz dzīvokļu mājas, bet arī privātu mājas. Esat kādreiz šādu risinājumu? Jo vairāki klienti, jo droši vien, ka tas pasākums ir efektīvāks un arī izdevīgāks, vai ne, klientam? Taisnība. Attiecībā runājot par blīvumu, tad šī gadījumā mēs runājam par pieslēgumu blīvumu uz siltumapgādes tīklu garumu. Un tur tas ekonomiskais pamatojums baigi nošķobās. Ja tur nav valsts atbalsta, principā tas nekad neatmaksāsies. To es uzreiz varu pateikt. Ja? Tad tas pats Dānijas piemērs, ko visticamākais var te piesaukt, ir pilnīgi cita motivācija. Tātad tirgus elektrifikācija. Tas, par ko kolēģis minēja pirms tam, viņu mērķis ir maksimāli daudz elektroenerģijas, ko viņi saražo no vēja, saglabāt turpat uz vietas valstī, neatdot tur, teiksim, kaimiņiem, kuri pēc tam viņiem tirgo to elektroenerģiju par stipri dārgāku cenu atpakaļ, kad viņiem ir elektroenerģijas iztrūkums. Mūsu gadījumā sanāk, ka mums reāli tā privātmāja nekad neatmaksāsies, tāpēc, ka mēs siltumapgādes tīkla efektivitāti rēķinām proporcionāli pārdotiem daudzumam. Bet tad varbūt mums ir jāņem tas Dānijas modelis, ja jau viņš tik bieži tiek piesauts un viss saka, ka baigi labi. Es saku, ka tā ir valsts dotācija. Ja bez teiksim, līdzfinansējuma, nevis valsts, bet teiksim, struktūra fonda līdzfinansējuma, es vispār neredzu, ka tas varētu atmaksāties. Un tad ir tas jautājums otrais, par ko mēs runājam pirms tam, cik liederīgi tad būtu izmantot tie līdzekļi. Jo tas būs dārgi pieslēgt, teiksim, atpakaļ. Tās ēkas, mums Ogrē ir vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, kas ir pieslēgtas centralizētiem siltumapgādes tīkliem, un visticamākais nekad nemainīs to, jo viņiem nekāda eksploatācijas risku nekā nav. Vienkārši pagriežas, kad to noslēg ierīci pagriez vaļā, tev ir silti, kad tev nevajag, tu viņu aizgriezt ciet. Tā. Vēl jau vairāk vasarā lielākā daļa no viņiem karstā ūdens vajadzībām neizmanto siltumapgādes tīklus. Viņiem ir kaut kādi elektriskie boileri, un tagad līdz ar to tur nebūs ekonomiski pamatojumi. Jo īsāks tīkls un jo vairāk lielāks patērētājs tīkla galā, piemēram, tur 2 caurules aizvalkam līdz daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, kur 50, 60, 100 dzīvokļi, tad tas ir liels patērētājs un viņš ir patstāvīgs visu caur gadu. Privāta māja ļoti nepatstāvīgs, un tie ieguldījumi jau tāpatās ir nepieciešami, lai to tīklu aizvilktu līdz tai privāta māja. Līdz ar to. Labi. Ķeramies klāt otram sarunas tematam, vai ne? Tas vēja štelles. Bet man te ir tāds jautājums no programmas producenta puses. Kāpēc ne atoms? Kas mums ar atomu? Te daudz runāja, ka atoms tas baigi labi un vienkārši un žik un uzliek vienu zemūdeni pie Latvijas, ieliek jūrā un miers. Labi, tad es varbūt vērsīšos pie Pāvilos iedzīvotājiem ar piedāvājumu uzstādīt tur atomu reaktoru, kā zinām, kas arī nāk no vēstures. Padomju laikos tik tiešām Latvijā tika plānots atomstacija 2 vietās. Viena bija Pāvilostā, un tur stāv iedzīts vietiņš joprojām, un otrs man šeit bija pie Lubānas ezera. Un tad man gribētos vērsties pie šo te novada iedzīvotājiem ar jautājumu, par ko jūs balsojat? Par vēju vai par atomu? Tas ir viens jautājums. Bet ja mēs ejam nedaudz arī nopietnāk. Bet kā ir vispār par to atomu lietu ir vispār nolikuši malā? Jo es saprotu, ka vienu brīdi te virmoja sarunas par tādām nelielu izmērtām atomstacijām, bet tās laikam nav izturējušas tur kaut ko es dzirdēju, kaut kādu informāciju, ka viņas tehniski nav vēl tik drošas, lai viņas ar viņām tiešām darbotos. Ja kā tur ir? Jā, tieši tā. Tas saucamais first of the kind. Ja, kurš būs tas izmēģinājums trusīts? Vai Lubānas novada iedzīvotāji grib būt izmēģinājumi trusīši vai nē? Es tā biežka retoriski to pajautāšu. Sāstos iedzīvotājiem neprasīja neviens. Padomju laiki, jā, par Hesiem neviens nejautāja, jā. Tā kā mēs varam daudz debatēt, mēs šobrīd esam demokrātiskā vidē, kurā ir svarīgs sabiedrības viedoklis. Bet ja mēs tā nopietni runājam, tad, atomam ir savu loma, bet varbūt ne šodien. Jo kas mums vajadzīgs? Mums atoms, par ko mēs runājam šeit, tie mazie reaktori, tie 230-300 megavati. Ja? Viņi neatrisina to mūsu eventuālo problēmu tagad un uzreiz. Lai atomu elektrostaciju attīstītu, tie nav, teiksim, tā kā vēja vai saules, ja, kur mēs varam attīstīt 3-5 gados. Ja? Atomu, lai attīstītu, tas ir 10+ gadi. Jo viena fundamentāla lieta, kas iztrūks Latvijā, lai atomu vispār varētu atrisināt, ir inženieri.
kuri būs tie cilvēki, kuri licencēs un dos atļauju atomstacijas uzstādīšanai? Kaspars? Es nezinu. Kaspars ir doktors. Jā, man teiksim, nav tāda zinātība. Ja? Un tā problēma vienkārši tas, ka mēs jau neesam šāds kvalificēts inženieris, fiziķis skolojuši, lai viņi varētu šo te akceptēt. Līdz ar to pirmām kārtām mums ir jāiedibina apmācības sistēma universitātē, lai varētu šādas kadrus audzēt. Mums šādi inženieri bija. Es teiktu, ka mēs esam nokavējuši to brīdi, kad viņu zināšanas liederīgi izmantot. Mums šādi inženieri ir, tā kā Valdes Gavars. Mums ir tādi speciālisti, kas vadīja Salaspils atomelektrostaciju. Tā viņa pieredze, kas arī atspoguļot grāmatā, viņa jau ir patiesībā unikāla un viņa jau, teiksim, piemērot tās viņa zināšanas nedaudz mūsdienīgākiem risinājumiem. Gadus 20 atpakaļ, varbūt bišķi vairāk, nebūtu bijis nekāda problēma. Šobrīd es teiktu, es piekrīstu, ka tas drusku ir nokavēts, bet vai mēs šīs zināšanas varam apmācīt jaunos speciālistus, teikt, ka nē, ka drīzāk, ja mēs šādu ceļu ietu, tad mums tas pakalpojums būtu vismaz sākumā jānopērk kaut kur no speciālistiem, piemēram, no tās pašas Amerikas, kur šādas risinājumus izmanto atsevišķos štatos un ļoti veiksmīgi. Es domāju, ka gatavu pakalpojumu iegādāt tās mazās 250, 300, 500 megawatu stacijas. Es teiktu, ka teorētiski tas ir iespējams. Jā. Protams, tas ir sabiedrības debašu vērts. Jā. Nevis tikai obligāti sabiedrības. Tieši tāpat kā notiek debats par šiem vēja parkiem. Jā. Bet, nedaudz turpinot šo diskusiju, minēja jānopērk. Tad tas nozīmē ne tikai šis ir jānopērk, mums daudz kas ir jānopērk. Un tad, kad mēs salikam kopā to, kas ir jānopērk, tad beigās tās izmaksas elektroenerģijai, kas nāk ārā no šiem mazajiem reaktoriem, ir neadekvāti augsts. Un mēs nesasniegtu tos mērķus, kas mums ir vajadzīgs. Mūsu mērķis ir sasniegt energosistēmu, kura ir stabila un droša. Ja? Un tur varbūt tādā ziņā strādā atomstacija, kas var stabili strādāt 8760 stundas, ja? Bet viņai jābūt arī lētai un lētākai. Un tad es nezinu, kā lai šo te parādi, ja? Es izvilku ārā, mums ir nedaudz arī reklāmas, mums ir 3. decembrī ir Latvijas atjaunīgās enerģijas asociācijas konferences, kurā mēs diskutēsim par par politikām, ja? Bet šeit, ko es vēlējos parādīt, te ir salīdzināts dažādas tehnoloģijas, tā saucamais levelized cost of electricity, jeb izlīdzināta elektroenerģijas cena viņa dzīves ciklā, cik viņa maksātu, ja viņi investētu un darbinātu, ja? Tad vislētākā ir atjaunīgā enerģija. Un, diemžēl, atomstacijas mums ir visdārgākā tehnoloģija šobrīd. Ņemot vērā visu to arī, tā skaitā arī noglabāšanu, kaut vai cipars, un šī ir publiski pieejama oficiāla informācija. Ja. Kurā vietā viņi var apskatīties cilvēki? Ir Fraunhofer Institute for Solar Energy, bet viņas ir daudzās vietās, bet šis ir viens no avotiem. Ja. Publiski, politiski atzīts avots, ja, kur ir daudz arī smeļās informācija. Un pēc šīs informācijas, teiksim, tas elektroenerģijas cena, ja strādā darbinot šādu atomelektrostaciju, ir robežās no 120 līdz, es skatos, man pat 450. Ja. Gribam mēs maksāt tādu cenu? Neviens neko negrib maksāt. Vienīgais redz tā atomstacija, cik viņa būs augsta. Cik tā mazā stacija, cik viņa ir augsta no zemes, cik viņa ir. Viņi starp kokiem. Konteiners, vizuāli jā. Bet konteiners. Redz, ir viena lieta, ka noliek konteineru, vienalga kur, bet, ka uzliek tos 300 metrīgos ventilators, tad uzreiz viss, kādu pāvilost, kādu ventilatoru, vai ne? Arguments, jā, bet es gribētu vēlreiz vērsties pie Pāvilos iedzīvotājiem un pie Lubānas iedzīvotājiem, kuros eventuāli bija paredzēts šādas atomstacijas būvēt, ja? Vai viņi gribēs dzīvot teritorijā, ja, kur pēc tam 50,000 gadus nebūs apdzīvojumi. Precīzi tā. Nē, tur drošības aspekts. Traki tas arī nav. Protams, jā. Tas tā, te būs tikpat daudz argumentu kā pret vēju, vai ne? Precīzi tāpatās, ja teiksim, pret vēju ir šis vizuālais efekts. Es negribu pie tā monstru dzīvot, ja? Bet vēja jau nenoliek tajā vietā, kur viņš ir blakus tev mājai. Viņi tomēr liek tajās vietās, kas ir attālināti no iedzīvotiem. Jā, būs kaut kāds vizuālais efekts, redzēsim mēs viņu tālumā, ja? Bet
Bet, lai attīstītu šādus projektus, attīstītāji veda intensīvas sarunas ar iedzīvotājiem, ar sabiedrību, lai izskaidrotu, lai parādītu, kā tas izskatīsies. Ja? Atomstacijas gadījumā dabis parāda vienu konteineru, viss vizuāli fine. Jā, bet ar atomstaciju ir tā, ka tur mums ir tā rūgtā pieredze pavisam īsa atmiņā, vai ne? Mēs visi padomu laikā esam piedzīvojuši to. Mums tās Černobiļas sekas mēs izjūtam vairākās paudzēs uz priekšu. Līdz ar to neatkarīgi no tā, cik labi to tehnoloģiju piedāvās, tie aizspriedumi būs un tie argumenti, tur jau pat nevajadzēs argumentus, vai ne? Tā kā mums ir rūgtā. Ventilatoram arī redz, putniem traucē. Un tā, vai ne? Un esot kaut kāds troksnis, vibrācija. Un vēl viss kaut kas. Tas, ko es dzirdu, vai ne? Īsumā, tā piebilstot no savas puses, Latvijas kopumā iedzīvotājs neviens nebūtu pret zemiem elektroenerģijas tarifiem. Bet tāpatās jāatcerās viena svarīga lieta, ka tas ir līdzīgi kā lauksaimniekiem un lieltirgotājiem. To kartupeli vai to burkānu izaudzē, tās pašizmaksas ir gaužām zemi. Bet tā, kad viņš nonāk tajā lielveikalā, neskapēc tā cena ievērojami pamainās. Tur ekonomikas ministrs ir apņēmies mazināt, noņems tur to. Bet ministram vajag savus palīgus. Tur beigās sanāk, ka mēs ražojam lēti, bet tad, kad tas nonāk tirgū, tad tā tirgus cena, kas ir tas līmenis, kas turās, ap to arī turās. Ja? Un šeit arī tas jautājums, tad jau tas pilnais ceļš ir, tad saražot varbūt elektroenerģiju var salīdzinoši lēti, bet viņi tāpatās nonāks, un to cenu jau vairs nenoteiks tikai Latvijas patērētājs. To cenu noteiks vienotais Eiropas tirgus, kurā mēs esam saslēgti šobrīd. Tas ir tāpatās, kā šķeldu vai koksni vest uz ostu, kur jau vairs Latvijas cenai patiesībā nav izšķiroša nozīme. Ja? Tā cena ir uz tām eksporta valstīm ir tā izšķirošā nozīme. Pat cik tur pērk, tik arī tā šķelda. Bieži vien arī to šķeldu izdevīgāk ir aizvest uz ostu, nekā aizvest uz tuvāko katlumā, kur viņi attiecīgi izmanto kurināmā ražošanā. Bet pirms raidījuma aizkadrā, kā teica, runājām, jūs teicāt, ka Lietuvā tā situācija ir krietni vēl labāk, un es saprotu arī Igaunijā, ja? Igaunija un Lietuva ir aizgājuši milzu soļiem mums priekšā. Ja? Un tad droši vien parādās šis jautājums, kāpēc? Es mēģinu skaidrot to ar diviem argumentiem. Pirmām kārtām mums ir bijis nelaime, ja? Šis slavenais OIK stāsts. Ja, kas patiesi sakot sagandēja atjaunīgās enerģijas attīstību kā tādu, jo dažādu peripetiju dēļ sabiedrībā tika radīts viedoklis, ka atjaunīgā enerģija ir negatīva un tas ir kaut kāds apgrūtinājums. Man jāsaka to, ka atjaunīgā enerģija, un tas bija stāsts par to, ka subsīdijas, regulācija un viss pārējais. Šobrīd no tā mēs esam visprojām. Atjaunīgā enerģija, kur turpretiem es teiksim, varbūt sākt debatēt par to par atomu enerģiju, citādāk situācijā. Atjaunīgā enerģija neprasa nekādas subsīdijas. Absolūti nekādas. Un OIK sāgas vispār nav iespējams šeit. Vienkārši tāpēc, ka tā ir tehnoloģiski lētākā ģenerācijas avots. Turpretīm dārgākai, ja, viņi meklēs subsīdijas. Un atomenerģija varētu iekrist šādā kategorijā. Runājot tagad par Lietuvu, ja, Lietuva savā laikā atteicās no atomenerģijas tieši tāpēc, Černobiļas stāsts un vispārējais, viņi bija spiesti slēgt Ignalīnas atomstaciju, kas tik tiešām deva ļoti lētu enerģiju, bet ar saviem visiem drošības un nedrošības faktiem. Un viņi nonāca situācijā, ko darīt tālāk. Viņi centās rehabilitēt un atsākt jaunas atomelektrostacijas būvniecību. Bija tāds, jā. Un viņi atdūrās referendumā. Referendumā tauta pateica nē. Ja? Un tas pats es pieļauju, ka lielā mērā ar Latvijas gadījumā runāja par atomstacijām. Ja mēs vēlamies kļūt par atomu valsti, es pilnīgi pieļauju to, ka mēs nonāktu pie referenduma. Tāpēc, ka mums jāapsaka, gribam būt vai negribam. Ja? Bet, ko Leišs izdarīja, viņi muļājās un mocījās vairākus gadus, līdz viņi nonāca pie secinājuma, bet mums taču vajadzīga stratēģija, kādā virzienā iet.
Un viņi uztaisīja burvīgu stratēģiju, ļoti skaidru, kas pateica divas lietas. Pirmām kārtām, lai nosektu iztrūkumu, mēs savienosimies uz Zviedriju, pumpēsim iekšā viņu lēto enerģiju, kas tā kā sākotnēji noseks viņam to caurumu. Ja? Un otrais, mēs virzīsimies ļoti skaidri, līdzīgi kā Dānija. Mēs arī pirms mēs sākām šo diskusiju ārpusē diskutējām par Dānijas stratēģiju, kad 70. gados, kad bija naftas lielā krīze, viņi skaidri gaiši tad nodefinēja, mēs virzamies uz atjaunīgo enerģiju. Un Lietuva izdarīja to pašu. Viņi pateica, mēs ejam uz atjaunīgo enerģiju. Viņi radīja, principā, sistēmu, kur no augšas, no politikas, no prezidenta puses tika pateicis, ka nolaists uz leju ne tikai teiksim, tādi politiskie mērķi, ja, bet tiem nāca līdzi arī dažādi labumi un stimuli, lai nonākot līdz pašvaldībai. Pašvaldība patiesi saka, hei, es vēlos tos labumus iegūt. Hei, es vēlos šo te investoru savā zemē. Latvijā, diemžēl, mēs šo ceļu neesam izgājuši. Mēs esam mocījušies ar enerģijas stratēģiju. Paldies, mēs viņu šobrīd pagājušā gadā esam apstiprinājuši. Viņi ir tā kā viņi ir. Mēs varam diskutēt labi, slikti, ja, bet tas ir tas ceļš, kas mums vēl ejams. Bet mūsu valstī jau ir gan daži, gan turīgi cilvēki. Viņi negrib ieguldīties šitādos projektos. Patiesībā sakot, starp tiem attīstītājiem, kur es pārstāvu arī organizāciju, mums ir arī attīstītāji, kas ir Latvijas kapitāla. Un pilnīgi normāli. Bet tā ir ļoti liela riska nauda, jo mēs runājam nevis par 1-2 miljoniem, mēs runājam par 10 un 100 miljonu. Tāda nauda jau apkārt arī nemētājas. Un tad mēs atgriežamies pie tās diskusijas, kur to naudu ņemt. Bankas aizdevēji ir tā lieta, ja, liekot klāt savu naudu. Bet ir Latvijā arī gan uzņēmīgi vietējie investori, kas ir gatavi ieguldīties. Tad atgriežoties pie tās stratēģijas, manuprāt, būtu svarīgi, kad šo stratēģiju, ka viņi iezīmē tas, ko jūs arī iepriekš minējāt, kad Latvija nestrādā šiem iedzīvotājiem kopumā. Tad neviens no iedzīvotājiem nebūs pret lētu enerģiju viennozīmīgi. Un patiesībā tas ir tas virsmērķis, kas arī sabiedrībai kopumā ir jāsaka. Tie iegūmi, ka to iegūmu beigās ir stipri vairāk nekā to šķēršļu vai kaut kādas tās lietas, kas ir nepatīkamas katram atsevišķi. Ne? Ka tie iegūmi beigās visticamākais, ka sabiedrībai kopumā un katram individam atsevišķi, ka viņi reāli eksistē, ka mums kopumā ir jāvirzās tajā virzienā. Ja mēs visu laiku sūkstamies par to, ka mums ir dārgi, līdzīgi kā ar to pašu atgriežoties pie tās pašas siltināšanas, bet mēs neatgriezīsimies, bet pats fakts kā tās, tad mums ir dārga siltumenerģija, tad vainīgs ir kāds, kurš ražo to siltumenerģiju nepareizi vai visticamākais, ka tas tur ir zoga, jā, un tālāk un tā joprojām. Bet tad, teiksim, gan vienas nelielas kopienas ietvaros, piemēram, viens daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ietvaros, mēs to varam atrisināt, un mēs to varam atrisināt arī patiesībā lielākas kopienas ietvaros, arī, piemēram, mēs runājam par pilsētu vai par pagastu, ja, tad tur, kur ja tā vietējā sabiedrība, kas ir kopiena, piekrīt šādu veidu projektu virzībai un attīstībai, tad viņai turpretī ir virkni iegūmu, kurus viņiem ne tikai soli, bet visticamāk, kas pat noteikts ir ar Eiropas regulu, kas viņiem pienākās. Ja, tad nevar to mērķdotāciju, kas ir viņiem, nevar iztērēt kaut kur citur. Piemēram, jūs tagad mēs te Pāvilostu piesaucām. Ja? Jūs Pāvilostā sakat, varētu uzlikt ventilators, piemēram, ja? Uzlikt tos vēja ģenerators un Pāvilostā elektrību pavelti. Apmēram tā, ja? Tas ir. Gribat? Negribat neko. Liksim Jurkalnē. Pavelti nevar. Liksim Liepājā. Pavelti nevar, jo tad cilvēks sastrīdētos arī, jo vienam būtu lielāka māja, viņam pavelti, citam maza māja. Cena, vai ne? Protams, ir dažādi mehānismi, bet nedzīvojam mēs Leipotrijā. Nekas nav par velti, ja izņemot sieras peļas lazdā. Mehānismi, kādā veidā stimulēt tās pašvaldības. Pirmkārt, šobrīd ir valsts politikā noteikts, un ir arī attiecīgi ministrs noteikumi, kas liek attīstītājiem maksāt zināmu nodevu pašvaldībām. Tie man šeit bija 2400 eiro par megavatu katru gadu. Un tur tā nauda sagriežas diezgan liela, un tad viņi sadala 50% aiziet pašvaldībai pašai, un 50% tie, kas iedzīvotājiem, kas dzīvo tur vēja parka tūmā. Šis neizklausās baigi labi. Tur vajag tā, ka konkrēti. Mēs tīnušos, baigi mums ventilators. Kas būs divreiz lētāk elektrība? Darām.
Jā. Nu, piemēram, man liekas, tā vajadzētu taču telē būt. Tas ir nākošais. Es vienkārši mēģināju pateikt to pirmo, lai ir skaidrāk tomēr tiem tīnošniekiem, lai ir skaidrāk. Kur tad tā nauda, kādam mērķim viņa vērta? Viens jautājums par megavatu saražoto megavatu stundu, tie ir 2000. Uzstādīto megavatu. Par uzstādīto megavatu. Jā. Nu, tad viena stacija aptiņa 7-8 megavati, cik, viens ventilators kā 14,000, jā. Tas ir tātad 14,000. Gadā? Okay. Gadā. Jā. Nu, jā. Tad, ja tādus liek, tad liek noteikti tā, lai vismaz 50 sanāk, jā? Jā, tas sanāk 100,000, 200,000, jā. Jā. Nu, kas ir varbūt liela, bet varbūt arī maza nauda. Tas jau tā. Mums ir baseins pavelti. Jā, piemēram. Bet tas baseins ir jāuzbūvē vēl, jo sanāk, ka tad tā nauda aizies atkal. Viņi 5 gadus būvē baseinu. Jūs uzbūvējat baseinu, un mēs pēc tam pēc 5 gadiem ejam pavelti baseinā. Nu, tā ir skaidra stēle uzreiz. Jā. Tā 50% kaut kur, tur 50% vēl kaut kur skaidrs apzaks. Nē, labi, un tad es varu attīstīšu tālāk šo tēmu. Jā. Šī ir tā kā valsts noteikts spēles noteikumi, bet ir jau tā, ka attīstītāji iet vēl soli tālāk. Jā. Un mēs varam vest runu ar pašvaldību. Piemērs tagad minēja Ogri par peldbaseinu. Mēs varam noslēgt līgumu tādā gadījumā ar pašvaldību, kur mēs un tagad mēs nonākam pie tiem ilgtermiņa elektroenerģijas piegādes līgumiem, kur mēs par fiksētu cenu pārdodam jums daļu no tā, bet par fiksētu un zemāku cenu nekā tas, kas ir tirgus cena. Un tirgus cena šeit ir, te bija piesaukts ar Nordpools, biržas cena, bet viņi fiksēti garantēti, bet 10 gadi. Nevis 2 vai 3 gadi, un tad kāds vēl domā laust, nelaust. Tas ir viens mehānisms. Otrs mehānisms ir, šādas pašvaldības var piedalīties arī kapitālā. Runāja par aktīviem Latvijas investoriem, kas varētu ieguldīt savu naudu lūdzu, līdz kādiem 15% šādā projektā iegulda naudiņu, un tev nāk naudiņa kā ienākums iedzīvotājs arī, un tā skaitā arī iedzīvotāji. Šādi mehānismi pastāv. Ir vienkārši tikai to sabiedrību jārunā, lai viņi ir gatavi tam pieslēgties. Līdz kaut kas iet kopējā katlā, tas vairs nekam nedara. Vajag tā, ka cilvēks uzreiz jūt, vai ne? Mums katru jauno gadu būs salūts vai bankets vai vēl kaut kas. Jā, bet viena lieta vajag saprast iedzīvotājiem un mums visiem to, ka pie veidzirnos mēs nevaram pieštapselēties un noņemt. Protams, tāpēc, kad enerģija aiziet kopējā lielajā tīklā, un tad mēs caur sadales tīkliem viņu paņemam, Kā starpnieks tam ir tikai līgums, kas ir finanšu darījumi starp piegādātāju un noņēmēju. Tas nozīmē to, lai mēs turpmāk dzīvotu lētāk, tas būtu laikam muļķīgi teikt, bet izdevīgāk, vai ne? Precīzi tā. Tad mums ir jārunājās, jāsiltina mājas. Ilgtermiņā noteikti. Un vēl viena būtiska lieta, ko man viens paziņš teica, viņš ir izmēģinājis visu. Ja? Siltumsūkņi, granulas, saule, labi, bēgšu laikam nebija, bet tūtām, ja? Kad kamēr gribēs pa māju staigāt ziemā apenēs, tikmēr tas nebūs izdevīgi nekad. Tā tas ir. Nē, precīzi, mums jau jāsāk pašiem ar savu prātu to apsvērt, Un lielā mērā tas ir atkarīgs no mums pašiem, ko mēs saprotam, ko mēs sagaidām. Un tā kampaņa, ko jūs sakat? Jā, un tagad runāju par to kampaņu. Tik tiešām liela problēma Latvijā bijusi tas, ka mēs neesam komunicējuši ar sabiedrību. Un ne tikai kā attīstītāji, bet arī politikas līmenī. Mēs esam noteikuši politikas mērķus, bet mēs sabiedrību neesam komunicējuši, kādā veidā mēs to gribam sasniegt. Tad Latvijas atjaunīgās enerģijas alianse ir nākusi ar iniciatīvu, un mēs uzsākam šodien kampaņu, kas saucās, parādīšu, savā zemē savu enerģiju. Kurā mēs pirmkārt mēģināsim tā globāli izskaidrot, kāpēc vēja enerģija ir svarīga un kāda labums no tā visa. Un arī mēģināt gaisināt šos ļoti daudz mīti. Mēs mēģināsim caur šo kampaņu arī skaidrot un runāt ar sabiedrību, kāpēc tas tā ir vai kāpēc tas tā nav. Tā kā gaidiet, sekojiet mums, mums ir mājaslapa izveidota, Facebook lapa un arī LinkedInā, kur šī informācija šobrīd sāk plūst.
Īsti piebildu attiecībā uz komunikāciju ar sabiedrību. Ar sabiedrību komunicē nepārtraukti. Sevišķi ieinteresētās puses funkcionāri komunicē, arī jūs ejat uz šīm sapulcēm kopējām. Jo tas tā, ja kaut kas nevirzās priekš, tad tas ir vispopulārākais, ko saka. Nav komunikācijas ar sabiedrību. Arī pati sabiedrība, arī cilvēki saka, ar mums neviens nekomunicē. Var komunicēt bezgalīgi ilgi, bet tas, kas būtu skaidri un gaiši jāpasaka, tad tie pašvaldības mērķi ir jāsaprot konkrētajā vietā. Un patiesībā, kas ir problēmas lielākais cēlonis, man no malas vērojot, ir tas, ka pašvaldības līdz galam atklāti negrib pateikt, kuru virzienu viņas izvēlās iet, tāpēc, ka tas ir milzīgs risks pateikt. Piemēram, šodien mēs ejam vēja parku attīstības virzienā, tad tas nozīmē, ka cik to balsotāji tur var tūlīt ar dakšām nākt uz to pašvaldību, un viņš pa tiem 4 gadiem nepaspējas pēc tam, visu to lietu nogludināt nemaz. Bet ir ārkārtīgi daudzas lietas, kuras mēs sabiedrībai baidamies pateikt atklāti. Tātad, ēkas nolietojās. Ekonomikas ministrija, piemēram, ar kas skaidru un gaišu, ir dažādi pētījumi, kas pasaka, tās ēkas nolietojās un tās ziepes būs 15, 20 gadi. Un ja mēs šodien nesāksim domāt par to, kā rīkoties, kā spērt soļus ilgtermiņā, siltināšana nav vienīgais veids, kā saglabāt mājas ilgspējas. Tāpatās, kā ir dažādi veidi, kā ražot elektroenerģiju. Bet ir skaidri un gaiši ir jāpasaka, ka mums vispār tajā virzienā ir jāiet. Mīlīši, nav tā, ka, piemēram, ja man kaut kas nepatīk, tad es varu iet uz pašvaldību un tad pateikt, tas man pateica tā, ka man tagad tā būs jādara un ko man tagad darīt. Tad, ja godīgi mums ir jāpasaka, jā, tieši tā arī vajag darīt. Ir bezizejas situācija, mums jāvirzās uz priekšu kaut kā, jo mēs ilgstoši paši esam pieļāvuši to, kad mēs baidamies atklāt runāt ar cilvēkiem. Tad tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc mums kāpēc tās māja tehniskais stāvoklis slikts, kāpēc mēs neusticamies jaunām lietām, kāpēc mēs neusticamies inovācijai, ir tieši šis, ka mēs baidamies atklāt pateikt, konkrētā gan sabiedrība, gan saima, gan valdība atklāt pateikt, kur mums ir jāvirzās. Un tad, kad tas mainīsies, kad Dievs dod, lai tas mainās ātrāk, tad arī šīs jaunās lietas uztvert mums būs daudz vieglāk. Redz, skaisti beidzām, vai ne? Būs akcija. Nevis akcija, bet kampaņa. Jā. Runās tiešu valodu, vai ne? Super, redz, kā mēs jauki dzīvosim tālāk. Labi, paldies. Tātad šodien pie mums raidījumā Kā dzīvot tālāk viesojās Kaspars Grīnbergs, Ogres namsaimnieks valdes loceklis, tehnisko ziņājumu doktors, Johaidī. Nav joka lieta, vai ne? Un Alnīs arī esat doktoru zinājumu? Nē. Es vienkārši cilvēks. Vienkārši Alnis Balniņš, Latvijas atjaunīgās enerģijas alianses valdes priekšsēdētājs. Paldies jums par sarunu un cerēsim, ka tā dzīve tālāk mums būs krietni labāka. Paldies. Paldies par sarunu. Visu labu. Rītā, ap citu, šajā laikā otrdienas mums ir olimpiskās dienas, tad rītā mēs runāsim par to, kāds būs tehniskais un veselības nodrošinājums mūsu olimpiešiem. Līdz rītam. Atā. Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk?